arī priekš tam nemaz nedžudžoju. Storytime ar Alice, kamēr viņa ēd McDonaldu. Un storytime būs par to, ka es braucu pakaļ šim McDonaldam. Nemaz tik viegli taisīt video, kamēr to gribas ēst. Šis chicken nuggets negaršo pēc chicken nuggetu. Daži tāpēc, ka tas nav chicken nuggets. Ļoti gribētu, lai jūs redzat, kā man sun šie brīdī uz mani skatās no dīvāna. Šī Inde man. Tu zini, ko tā nodarīs tev? Man šodien bija matemātikas privāta konsultācija, un es izdomāju pēc viņas aizbraukt uz McDonaldu. Un kamēr es gaidīju taksi, es domāju atrast tuvāko McDonaldu, kur var piestāt mašīna. Un es atradu tuvāko. Ievadīja adresi, mēs braucam. Viņa man tā taksista prasa, mums ir tiešām tik tālu jābrauc, man tas, tā kā Google rādīja, ka tas ir tuvu. Un es tā kā saku, tas ir tuvākais McDonald's. Un tad man saka pielikt, ka tas nav tuvākais McDonald's. Un es viņai saku, jā, es laikam nezinu vispār, ko es daru. Un es saku tai vadītājai, labi, braucam, teikt braukt atpakaļ un meklēt citu, kas ir tuvāk, vairs nebūs tuvu, tas būs vēl viens milzīgs riņķis. Mēs aizbraucam līdz tam McDonaldam. Es nopērku McDonaldu, iekāpu taksī, un tad mēs braucam no Kaļķu ielas 101, kas ir ļoti tāls, un teikšu, kurš dzīvoja, bet ļoti tālu, un braucu atpakaļ, apmēram līdz Dominai. Vienkārši no Kaļķu ielas 101 līdz Dominai braucu atpakaļ. Samaksāju 10 eiro par taksi un vēl 8 par McDonaldu. Tā kā mans McDonalds šodien izmaksāja 18 eiro. Lūdzu, nenosodat man. Es tiešām nezināju, ka tā notiks. Saule, gaisma mainās, es ļoti atvainojos. Es nekontrolēju gaismu, diemžēl, jo tās nav lampas, bet dienas gaisma. Godīgi es jau nožēloju, tā kā es zinu, ka tas McDonald's nebūs pat uz pusi tik garšīgs, cik viņš samaksāja man. Tagad man ir reāli žēl ēst to McDonald's, man tāds ir, tas ir kaut kas īpašs. Tiešām neskatieties šo video, ja jums garšo McDonald's. Un arī neskatieties, ja jums negaršo, jo es jau tā kā tā zinu, ka es reāli būšu aizvainojis kādu to, kas... Nē. Nesties uz to salātu lapiņu tā. Es jau zinu, ka kāds tiks aizvainots par to, ka es savas izvēles taisu šādas, jo manas izvēles ļoti ietekmē cilvēkus apkārt, īpaši tā, ka es izvēlos, ko es ēdīšu pusdienās. Man suns tagad sēž un mēģina būt mīlīgākais suns uz pasaules. Vienkārši dabū kādu gabaliņu. Saprotu, ka šis nav ēdiens. McDonald's lūdzu neiesūdzat man tiesā vai nenoliekat šo video, tā kā, nedabūjat, lai viņi izdzēš. Man garšo McDonald's, sponsor me. McDonald's, I'm loving it. Man ir ļoti liels grūtības noturēt šo burgeru rokās. Es zinu kādu, kas ļoti labprāt man palīdzētu. Visi droši vien ļoti priecājas par to, ka es esmu atpakaļ YouTube'ā. Īpaši ar šādu kontentu priekā. Es noteikti nebūšu priecīgi pēc visu šī. Burgers nāk atpakaļ. Bet ir tā nopietni. Es tiešām gribu nākt atpakaļ YouTube'ā un darīt kaut ko interesantu. Ja jums ir kaut kādas idejas vai kaut kas, nezinu, gribat kaut ko es pastāstu vai es nezinu, kas nāk prātā, rakstat komentāros. Ja matiesies tiešām sponsorēt McDonaldu, es nedabūtu reāli nekripatīņu centa, jo šis ir ļoti slikts sponsorēts video. Man tāds sajūt, ka mūsdienās, vai pat ne mūsdienās, bet vienkārši dēļ YouTube pēdējie tā kā pusotras gads, 2, visiem tiem sponsorētiem video, visiem tiem ir stress, ka es sponsorēju visu pēc kārtas, tā kā YouTuber sponsorēju visu pēc kārtas. Matukāžu, džemperi, pulksteni, kosmētiku, manu kaklarotu, McDonaldu, šo gleznu, manu sienu, šo kameru. Kroču visu sponsorēt mūsdienās var. Kurš gan gribētu, lai es viņus sponsorēju vēl? Es skatos uz to burgeru un domāju, ka reāli varētu apēst. Bet tagad es padomāju, ka tas ies manā vēderā, man kaut kā vairs negribās. Tas ir ļoti, tas neizskatās, negaršo pēc vistas, ir ļoti biedējoši. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Es ceru, ka šis video bija Es ceru, ka šis video bija ļoti izglītojošs. Un tagad jūs zināt, cik McDonald's ir briesmīgs un ka McDonald's nav ēdiens un to, ka chicken nuggetos nemaz nav vista.
Un es ceru jūs redzēt turpmāk savā kanālā ar laikiem un komentāriem. Un, ja jūs vēl neesat abonējuši, tad ticiet man, būs vēl video, kas būs labāk par šo. Labi, mīļie, es dodos, bija jauki, bija jautri. Vispār nebija spējīga apēst visu līdz galam, tā kā mēs varam parunāt par šiem chicken nuggetiem vienkārši. Ai, vienkārši kāpēc?